Ir iestājies 2011. gads. Šis ir jauns laiks, ir sācies jauns gads, un visi uzdodās ar jautājumu, kas viņā būs, kas gaidāms. Jaunais gads vienmēr ir zīlēšanas laiks, katrs vēlās zināt nākotni. Kas tad ir gaidāms šajā gadā? Šis gads atnes sev līdzi jaunu laikmetu, kurā būs dominējošas pavisam citas vērtības. Šis ir sievietes laikmets. Sievietes domāšanas veida, sievietes vērtību skala, sievietes sirds siltuma gads. Tad, kad nevienmēr ir pilni galdi un nevienmēr var atnest kaut ko, kas kādreiz bija daudz, tad vislielākā vērtība ir sirds siltums. Vislielākā vērtība ir tas īstums, kas ir tevī. Tavs talants vislielākais un prasme ir tas, ar ko var paēdināt daudzus cilvēkus. Mēs zinām filmu Ilgais ceļš kāpās, kurā Marta dziedāja dziesmiņu savam bērnam tad, kad bija grūti. Tas ir vislielākais, ko no sevīm var dot, un tas ir krietni stiprāk par 1000 politiķiem vienlaicīgi sakam kādas patiesības. Šī ir vērtība. Šo vērtību šajā gadā godājiet, un tad jūs būsiet spēkā. Cilvēki vienmēr mēģina izzināt savu dabu, kas es esmu, kur virzīties. To var noteikt ļoti vienkārši. Vajag nolikt lietas, kuras man tiešām patīk, un apstīties, vai viņas ir tik stipras, ka es būtu gatavs atdot dzīvību par viņām. Ja viņas ir mazāk stipras, neiet šajā ceļā. Dariet tikai to, dēļ kā jūs esiet ar mieru, dot visu. Šī ir nākošā vērtība, kas šajā gadā būs ļoti būtiska, un tā katram ir jāatrod. Ar viņu varēs iet uz priekšu. Un pēdējā vērtība, vienlaicīgi viņa arī ļoti būtiskā un lielā, ir spēja mainīties. Rainis ir teicis, izdzīvos, kas mainīsies. Tieši šī īpašība ir sevī jākultivē. Jebkuras dogmātiskas ziņas, viņas paliks nevērtīgas. Šajā gadā pa šuvēm trīcēs jebkuras dogmas visās dzīves sfērās, kuras nebūs pa īstam. Mēģiniet attiekties pret visu tā, it kā tas būtu pirmo dienu. Esiet lokani pret jebkuru procesu, kas notiks, un tikai tādā veidā šajā laikmetā varēs izdzīvot. Ir ļoti daudz spekulācijas par 2012. gadu un par pasaules beigām. Tas ļoti labi pārdodās. Šis laikmets jau ir iestājies, un viņš apzīmē prasmi mainīties. Šīs visas trīs īpašības lieciet kopā, un šis gads jums būs brīnišķīgs, un mēs visi būsim tajā kopā.